Valmiera FC pret Latvijas čempionu vienību RFS komandas, kuras, protams, pretendē uz mērķiem visaugstākajiem. Galveno tiesnesi Sergeju Vaskovu gribētos īpaši viņam novēlēt izdošanos, jo, manuprāt, pirmā tāda patiešām lielā spēle Sergeja Vaskova karjerā virslīgā. Asistenti Raimonds Tatriks, Arturs Šakurovs, Vitalijs Pasonikovs, 4. tiesnesis. Esam gatavi griezt atkal aizraujošu futbolu. Šoreiz gan bez baļļas tur fonā, bet noteikti būs kas atmiņā paliekošs. Marcins Paņševs 23, Emīls Girds 27, tagad Diops un bumba lido garām vārtiem. Diops bija. Šitādu gabaliņu jūs neredzat, cik es rādu, bet šitādu gabaliņu no saviem otriem vārtiem un otro reizi pret RFS. Iepriekšējā spēlē pret RFS bija pavisam citi malī aizsargi no pirmajām minūtēm. Diops un blakus ir Porsāns. Sities pāri vārtiem Porsānam Klementē. Viņš daudz apbraut vārds arī mačā pret Metu. Viņam bija iespējas laikā. Un RFS dodas uz priekšu. Piespēl soda laukumā. Tur Kuadio cīņā ar diviem Valmieras spēlētājiem. Un jaunā sākas jau, bet tagad sāksās RFS uzbrukums un Savaļnieks sitiens bloķē šo sitienu un X sliedē. Iepriekšējā epizode, kur nospēlēja divi, es labāk teikšu, labāk nospēlēt abiem spēlētājiem nekā nevienam. Un tagad Porsāns Klementē bišķiņa aizkavējas ar bumbu pieņemšanu. Francis un garām vārtiem. Lieliska iespēja Karšu vēl uzķert lāga nesenāk, un arī šīs sitiens, varbūt nedaudz ar šo bumbu pieņemšanu. Diops gan Žermī Porsāns Klementē iet cīnīties, bet Zelenkovs dod sodu laukumā, Zelenkovs bīstami! Bumba nav vārtos, jo Dāvis Ošs aizstājas, tā teikt, mājiņu. Ne šodien. Bet lieliski nospēlēt. Dmitrijs Zelenkovs mainīja virzienu, apgriezās. Bet katrā gadījumā, lai kā Porsāns Klementē ceļ un sitiens un bumba gandrīz vārtos, nedaudz vārtu tīklam no nepareizās puses. Bumba un tad aizlido garām, bet jāsaka arī. Ismails laužās, jau tiek garām viņš Balodim. Ismails Diamandē pret sliedes sitiens tujā stūrī, bet netik spēcīgs un Ošs grūstās ar Cedriku Kuadio. Bet valmieriešus ir tiesājis arī tikai pagājušā sezona iepriekšējo reizi savu sodu laukumu, bet ļoti labi šeit Vārtslavs orientējās. Pēc tam, kad kļūdās Diops un Ismails jau soda laukumā, Ismails Diamandē iet 1-1, sliek viņam muguru Darijas Balods un izprovocē uz noteikumu pārkāpumu. Kodivāriešu uzbrucēju Balods arī kādreizējais RFS spēlētājs, bet tas bija jā, diezgan dažādas saistības ar RFS bijuši. Emersons šodien mazāk manāms, bet tas nenoliedz viņa kvalitātes. Un tagad Emersons atlas bumba pie Ismaila. Ismails Diamandē, vartu priekšā Ismails un Ošs klāt. Kā šeit bumba atlas pie kodivārieša, bet saturinājās ar uzbrucēju Dāvis Ošs, pameta vārtus saulaicīgi un beigās arī šajā epizodē viņš ir uzvarētājs. Beigās sanāca atkal cietis uzreiz, nevar spēli turpināt tādu. Attiecīgi ir svilpe un standarta situācija. Tagad gatavojas Renārs Vārtslavs izpildīt tieši šo brīvu stienu. Centrējums soda laukumā, dziļi iekšā un izlaiž mazliet bumbu no rokām Nerugals, bet pēc tam to savāc. Lai būtu šī priekšrocība, pieļauju, ka tomēr arī izvēle krita par labu Vocā, bet šeit, kas par kļūdu, kritiens un te būs kārtīte dzeltenā, vismaz dzeltenā, jo slavēju Elvis Tugli šoreiz būs jāpalamā mazliet. Vārtu gūšanas iespējas liekšanā. Un ļoti pamatīgi šobrīd viņš tas aizskadrā, bet Roberts Savaļnieks salamā savus komandas biedrus, kur ar šo situāciju netika galā. Darbiņu, kas bija jāizdara un
Šāds te noģērbušies Valmierieši. Un te bez pārkāpuma tiek pie bumbas Kuadijā. Nogāž balodi, jānāk Korobenko palīgā. Un Korobenko, kā viņš nospēlē aizsardzībā. Daniels Balodis ir Korobenko, kurš šajā situācijā izpildīja Daniela Baloža pienākumu. Vietējie darboņi paņēma, izmērīja un īstenībā ne ar ko īpaši neatšķirās no citiem laukumiem. Tā kā tas pats vien ir, bet Pēters Mārišs saņem dzeltni no plāksteri. Divi RFS aizsargi sodīti ar dzeltniem plāksteriem. Rezeknietis nonāca pret franču futbolistu par Sankt Klementē. Tagad Mārišs, beidzot uz sitiens un pāri vārtiem. Bet tagad uz priekšu dodas RFS. Zelenkovs pamaina malas un sitiens Zelenkovam. Šāds sit! Birka tika nogāsts gar zemi, bet tagad jau Vāpne velk bumbu uz priekšu. Vai bumba nonāks soda laukumā? Skatīsimies par Sankt Klementē gar laukuma maliņu. Tagad dodas soda laukumā. Un par Sankt Klementē sitiens vēl ir vārtos! Par Sankt Klementē! Panāk 1-0 Kaspar epizodi. Martinikā dzimšajam futbolistam Valmiera ir vadībā! Traumas gandrīz izlaists skats, tas viss ir aiz muguras par Sankt Klementē. Viņš gūst vārtus, viņš gūst savus pirmos vārtus Valmieras komandas sastāvā. Tam vajadzēja notikt ātrāk, bet tas notiek šodien. Neizmantots iespējas pirmajā spēles daļā, bet šeit atrada sitienu iespēju, ieraudzīja brīvo stūri un šajā stūrī, augšējā tālajā stūrī perfekti trāpīja spēlētājs ar 77. numuru. Nenoblaķēja, nesatika, nesagaidīja RFS futbolisti francūzi un par Sankt Klementē liek gavilēt un liek arī skanēt sirēnu. Nergals nevis atroši ar kājām nospēlē, tagad atkal par Sankt Klementē. Šaurleģis sitiens un pa pārati bumba trāpā. Ko dara šis maģiskais francūzis? Ko viņš izpilda šodien mačā pret RFS? Uz maiņu un arī otrajā kārtā pret Liepāju par Sankt Klementē. Paspēja uzspēlēt un tagad viņš ir guvis savus. Mālo Emersons tiek pie bumbas. Var mēģināt driblā doties. Emersons piespēlus tālā un Lamaišs cīņā pret sliedi. Paliek bumbu vārtu priekšā, sities garām vārtiem. Ļoti veikli šeit apgriezās Sevaļnieks, bet netrāpīja bumbu mērķi. Vārtiem tad tagad Roberts Sevaļnieks tiešām varēja trāpīt bumbu apgriezienā. Nepaveicās mazliet RFS komandai. Lamaišs, bet tagad atkal Ikaunieks tamborē garām Balodim centrējums un garām vārtiem bumbu raida Darko Lemajičs. No aizsargā, no Nikas Liedas, kurš vairāk ciešāk spēlē pret Darko nevis. Iespējams, paskatāmies šo epizodi un tur atkal Lemajičs. Oi, kāpēc Lieda laid šādu bumbu garām? Tur nodarbēja sirsniņu Ošā. Sitiena divi atvairījumi īsā laika posmā. Viņš jau apgrošanās arī mača galvenais tiesnesis, ir kāda sadrusme, tad viņš cenšas pēc iespējas ātrāk nosilpt, apturēt, jo tomēr arī vēlreiz Jasons Bambulā, 1-2, cenšas bez pārkāpuma spēlēt Adams Marhievs, blakus ir arī Emils Birka. Birka, Bambulā vēlreiz, Bambulā piespēlē Diopam, Diops arī ir laukumā, Diops drīblā, krītiens un pacelta roka augšā. Pārkāpuma tur nav. Diops uz zemes un dabūs dzelto izskatās par kritienu par Valmieras drāmas teātri. Meisa Diops. Bet varbūt tur kaut kas slēpjas vairāk. Nu, tādēļ jau galā tas var video mums šeit ir, lai par šo situāciju pārliecinotos. Valmierā ar penelēm ir klājies, kā klājies tajā pašā Latvijas kausā. Ne tikai Valmierā, jā, Vapnam ir tas procents ir ļoti apšaubāms. Sergejs Vaškaus raugās. Un šeit arī interesants sainiņas, ka Lukas Vapne parāda. Paskaties, Robert, tu taču tur izpildījies soda laukumā. Un tagad ir noskatījies Sergejs Vaškaus un pārliecinājies, ka tur
Ir bijis noteikuma pārkāpums no Roberta Sevaļnieka puses, un tas ar 11 metru sodistiens dzeltenā kartiņa izvilkta, lai parādītu, ka tā ir atcelta. Dojs pret Nerugālu, iespēja panākt 2-0 vai saglabāt esošo rezultātu. Un Dojs pārliecinoši Senegāls futbolistam gūti vārti Alionam Endojam. Otrais vārtu gūms sezonā un melnajās drānās tērpie futbolisti dodas nosvinēt. RFS ielaiž 2 vārtus Valmierā arī. Tas tāds nav bijis kādu brīdi vispār. Es reti, kad ielaiž vairāk par 1 vārtiem. Mačā pēc kārtas šis senegāliešu uzbrucējs, viņam 2 vārti līdz ar to tagad arī sezonā. Šobrīd Valmiera izvēlas, ka labākais aizsardzība ir uzbrukums un dodas uz priekšu. Jā, tu esi uzbrukumā, tev nav jāspēlē aizsardzībā pret šiem lieliem vīriem. Un Bambulā met bumbu sodu laukumā un tur otrajā stāvā. Paničs izlec šeit, un Paničs varēja tādu kārtīgu paniku arī sarīkot, un iespējams arī daļai tā bija Valmieras sodu laukumā un arī Valmieras līdzjūtēm. Bumba pārlec pāri vārtiem, jo Daivis Sošs tur spēlē. RFS un bumba vārtu priekšā kaut kur cīņa otrā stāvā. Sāpīgi stūglim, izskatās, ka sasitās nedaudz un aizsit krietni garām vārtiem. Bet tas lēciens no Dāvija Oša, bumba lidoja tur kādus 5 metrus prom no vārtiem, bet Dāvis Ošs skaistā lēcienā arī ļoti pozitīva atkal iezīmējas. Ļoti ērti izskatās, ka Valmierai spēlē par tādām komandām kā RFS un Rīga šeit liels, ka nospēlē bumbu pietura Meisa Diops. Meisam ir liels vakars arī jau tuvojas. Un tagad aizmugur varētu arī nebūt. 4 dodas uz priekšu Valmierai, un tas palaid bumbu patālu. Palaiž bumbu Aljons Dojs un nesanāk viņam adresēt bumbu kādam no saviem kolēģiem. Kristers Alekseičiks nāk laukumā. Skatīsimies, vai viņš dodas uz priekšu, vai Valmiera pāriet spēlē ar 3 centra aizsargiem. Izskatās, ka varētu arī ar 3 centra aizsargiem. Un atkal ir jākonstruē savs uzbrukums. Pat ne uzbrukums, bet vienkārši Korobenko! kļūdās! Pretspēlētāju! Korobenko nogarā bumbu Bambulā. Ko izdarīs Bambulā? Pats čamjāsit. Nu, cik tad ilgi vāru vajadzēs? Un spēle ir galā. 2-0. Valmiera otro reizi šajā sezonā apspēlē Latvijas čempionu vienību RFS. Atgādinām vārtus guva Jeremija Porsāns Klemente un Aljons Dojs. Sāsina situācija turnīra tabulā atkal, ja mēs raugāmies, RFS paliek 25 Valmierā. Tagad apsteidz vara no Daugavpils un paceļās uz 3. vietu.